Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Lielbritānija, Austrālija, Kanāda un Portugāle atzinušas Palestīnas valsti. Vairākas rietumvalstis, arī Francija, solījušas atzīt Palestīnas valsti Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālajā asamblējā Ņujorkā jau šonedēļ. No Amerikas Savienotajām valstīm savukārt atskan signāls, ka Palestīnas valsts atzīšana ir vienkārši izrādīšanās. ASV valsts departamenta pārstāvis, kurš vēlējās palikt anonīms, bija paudis, ka prioritātes ir skaidras – ķīlnieku atbrīvošana, Izraēlas drošība un visa reģiona miers un labklājība, kas iespējama vienīgi atbrīvojoties no Hamas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu savukārt apsolīja, ka Palestīnas valsts nebūs, un tās atzīšanu nosauca par balvu teroram. Vēl Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas karš ar Hezbollah ir radījis iespēju panākt mieru ar kaimiņu valstīm Libānu un Sīriju nākotnē. Moldovā 28. septembrī notiks parlamenta vēlēšanas, kas varētu noteikt valsts turpmāko kursu. Proeiropeiskā Moldovas prezidente Maija Sandu vairāk kārt brīdinājusi, ka Krievija gatavojot vērienīgu iejaukšanos parlamenta vēlēšanās. Šodien likumsargi aizdomās par masu nekārtību gatavošanu un valsts destabilizāciju veikuši vairāk nekā 250 kratīšanas. Operācijā piedalās vairāk nekā 100 cilvēku. Bijušais Moldovas prezidents un sociālistu partijas līderis Igors Dodons pavēstīja, ka kratīšanas notikušas viņa līdzgaitnieku mājās valsts ziemeļos. Latvijā pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba uzsākšanas varētu slēgt 3 cietumus. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs izteicās, ka runa ir ne tikai par līdzšinējo Liepājas cietumu, bet arī Jelgavas cietumu un Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli. Jaunais Liepājas cietums uzbūvēts un eksploatācijā nodots 28. augustā. Ar Citrus Solutions noslēgtais līgums bija par nepilniem 126 miljoniem eiro plus PVN. Kopējā telpu platība ap 37 400 kvadrātmetru, līdz ar to 1 kvadrātmetra izmaksas aptuveni 4000 eiro. Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritāriem pasākumiem bija teikts, ka preses izdevumiem un grāmatām, kas nav izdotas Latviešu, Eiropas Savienības vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstu vai kandidātu valstu valodās, no nākamā gada Latvijā tiks piemērota standarta 21% PVN likme, nevis pazeminātā kā līdz šim. Galvenokārt tas varētu ietekmēt grāmatas un preses izdevumus krievu valodā. Latvijas preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis, komentējot šo ieceri, paziņoja, ka valstī, protams, ir tiesības izlemt, kurus produktus vai pakalpojumus atbalstīt vairāk, bet kurus mazāk. Tomēr vienas nozares dalīšana kategorijās nesot pareiza. Līcis uzdeva arī retorisku jautājumu valsts tiesību sargājošajām institūcijām, prasot, vai tām ir zobi, vai arī tās ir bezzobaini gliemji. Jo, ja kādā no preses izdevumiem, kam no nākamā gada plānots piemērot 21% PVN, ir bijuši likuma pārkāpumi, tad te ir bijis darbs šīm iestādēm. Ieviešot jauno skolu finansēšanas modeli programma skolā pilnā apmērā, nākamajā mācību gadā plānots noteikt pārejas posmu vidusskolu finansēšanā. Jaunā modeļa pakāpeniska ieviešana tika sākta šajā mācību gadā, vispirms nodrošinot finansējumu atbalsta personālam. Modeli pilnā apmērā valdība vienojusies ieviest no 2026. gada septembra. Reforma paredz, ka valsts mērķa dotāciju pedagogu atalgojumam pilnā apmērā piešķirs tām skolām, kas sakārtotas atbilstoši noteiktiem kritērijiem, kurus valdība plāno apstiprināt līdz šā gada nogalei. Daugavpilī 4. oktobrī norisināsies turisma orientēšanās autorallijas. Tas šoreiz aizritēs dzimšanas dienas svinību tematikā. Pasākumu rīko Daugavpils pašvaldības turisma nodaļa kopā ar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru Inženieru arsenāls. Starts paredzēts Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē, automašīnu stāvlaukumā, sestdien, 4. oktobrī. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio